Sveicināti portāla 46 LV klausītāji un skatītāji. Kā zināms, Rēzekne ir pilsēta, kas atrodas uz 7 pakalniem. No viena kalna leju uz otru augšu skatēs arī reorganizācija no tālu aiz kalniem. Pēdējā laikā plašu rezonanci valsts mērogā ir guvusi Rēzeknes slimnīcas un poliklīnikas apvienošana. Tāpēc šī raidījuma viesis ir Sijāra Rēzeknes slimnīca veselības aprūpes vadītājs un deputāts Jāzeps Korsaks. Sveicināti! Labdien! Rēzeknē joprojām ir aktuāls jautājums par slimnīcas un poliklīnikas apvienošanu. Kāds jūsuprāt varētu būt fināls? Apvienos vai tomēr neapvienos? Cerēsim uz skaidro saprātu un izsvērtu rīcību, izvērtējumu, cik šāda apvienošana, divu iestāžu apvienošana, kā slimnīca un poliklīnika, nesīs labumu galvenokārt pilsētas un tuvāko apriņķu iedzīvotājiem. Iespējams, ka šī apvienošana zem sevis slēp kādu finansiālas un saimniecīsko izdevīgumu, iespējams, kaut kāda Eiropas naudas piesaiste. Tā arī varētu tad arī skaidri un gaiši pateikt visiem, gan iedzīvotājiem, gan sabiedrībai, gan arī pacientiem, gan arī personālam, kas strādā slimnīcā un poliklīnikā, ka šeit ir iespējams apgūt, teiksim, Eiropas naudu un ne tos iespējamos labumus, kas varētu būt no slimnīcas un poliklīnikas, teiksim, apvienošanas. Kāds ir iedzīvotāju lielākais iegūms no apvienošanas? Grūti man pateikt, vai būs iedzīvotājiem kāds un tiem pašiem arī mediķiem, ārstiem, kas strādā gan slimnīca, gan poliklīnika, no tā iegūms. Es saredzu būtiskas problēmas vai iespējamos zaudējumus, kas var nest šī te apvienošana. Ja runājam tieši par medicīnisko šīm te tēmām. Pirmais, tiem pašiem ārstiem, kurie strādā gan slimnīcā, gan poliklīnikā, un slimnīcā daļa no viņiem strādā vairāk kā uz slodzes, pat līdz pusotrai slodzei, un jebkura šī te apvienošana, tātad nebūs iespēja strādāt viņiem tai pašā poliklīnikā. Un jāceras, ka poliklīnika vairs nav tā, kas bija padomju laikā, kur bija visi pakļauti un strādāja šai poliklīnikas vadībai. Tagad ir gan ģimenes ārsti strādā poliklīnikas, īrē šīs telpas, gan privāti praktizējošie dakteri īrē šīs telpas, un arī ir dakteri, kas tātad izpilda tā saucamā valsts pasūtījumu, kuriem tad poliklīnikai slēgs līgums ar Nacionālo valsts veselības dienestu, un viņi tātad ir vinnējuši poliklīnika uz noteiktu apjomu šo te tātad naudu, ko var sniegt par valsts apmaksātajiem līdzekļiem. Un šo dakteru, kas izpilda šo valsts pasūtījumu, ir ierobežots skaits, un jebkurš ārsts, kurš ar savu certifikātu noteikti konkrētu pārstāst strādāt poliklīnikā, izveidos privātu praksi vai aiziet uz privātu šīm struktūrām, tad poliklīnika zaudēs šo te naudas daudzumu, kas ir, ko valsts atvēl. Tātad iedzīvotāji vai nu nesaņem šo te pat poliklīnikā, šo te valsts apmaksāto pakalpojumu, vai šis pakalpojums būs kādā privāta struktūra vai privāta praktizējušā ārsta par pilnu samaksu, tātad kā maksas pakalpojums. Tas ir tas viens no tiem zaudējumiem, kas varētu būt šiem te gan dakteriem, gan arī iedzīvotājiem. Otrais ir tas, ka daļa iespējams, šo te naudas līdzekļu, tātad poliklīnika konkursā piedaloties vairs nevarēs tātad iegūt šos naudas līdzekļus, un tātad šīs te budžeta apjoms, kas aizies kopējā apvienotāja iestādē, būs daudz mazāks. Tātad pašlaik gan slimnīca, gan poliklīnika diezgan stabili strādā, abas iestādes. Ir savi plusi, savi mīnus abu darbos, kas būtu uzlabojams, bet viņas var savstarpēji konkurējot, radīt to labāko piedāvājumu tiem pašiem iedzīvotājiem. Jo kur ir konkurence, tur arī ir labāk šis pakalpojums. Šo momentu arī nav jāaizmirst. Vai pastāv varbūtība, ka daudzi ārsti pametīs?
slimnīcu un poliklīniku? Individuālās sarunās no dažiem ārstiem jau ir izskanējusi doma, un viņi ir, teiksim, konsultējušies par iespējām atvērt privātu praksi ārpus poliklīnikas telpām, tātad šeit pat pilsētā un strādāt kā individuāli, šo te sniedzot pakalpojumu. Ja? Un tad jebkurš ārsts, kas aiziet ar savu certifikātu specialistu, ja, uz strādāt privātu praksē, tas aiziet šī naudiņa, valsts naudiņa no poliklīnikas. Tātad iespēja, ka šis apjoms, kas tiks iespējams apgūt, ja, būtiski samazināsies. Ja? Un tas jau būs zaudējums pilsētas iedzīvotājiem. Jums zināms, kā notiek auditoru darbs? Pagaidām tātad ir bijušas šīs sarunas ar auditoriem, kas bija gan no domes pārstāvji, ja, gan arī pieaicinātie auditori. Ja. Gala rezultāts pašlaik vēl nav zināms. Ja. Gribētos redzēt šo te viņu atzinumu, kāds tas būs, ja, jo auditors arī izpētot viņa to slēdzienu, tad jau varēs arī just un saprast šos plusus un mīnusus, ko iegūs vai neiegūs. Bet ir neliela specifika, ka šim auditoram, jebkuram auditoram, ja, ir jābūt speciālistam un skaidrai sapratnē par medicīnu. Jo medicīna ir daudz sīkas lietas, tās nianses, kur būtiski ir jāprot pareizi izvērtēt. Tur nav vienkārši 2 + 2 būs 4, jā. Tur šie te iespējas un varianti un nianses, ja, kur atšķiras gan stacionārais darbs, tā paša ķirurga, gan ambulatorais darbs, diezgan būtiski. Ja. Un šīs nianses, nezinot vai kārtīgi neizprotot, var pielaist būtiskas arī, teiksim, nepilnības. Piemēram, kāda situācija var rasties, nepārzinot nianses? Kaut vai tas pats pacientu plūsma, ambulatoru un stacionāro pacientu plūsma, kaut uz tiem pašiem rentgena izmeklējumiem. Ja? Rentgena izmeklējums stacionārām pacientām pirmkārt ir darbietilpīgāks, jo šie pacienti parasti ir daudz smagāki. Viņi tiek pārvietot uz to rentgena izmeklējumu vai uz sēdretiem, vai ar gultu. Ja? Tātad piedalās lielāks darbinieku skaits šī pacienta aprūpē un šī izmeklējuma veikšanā. Ja? Otrkārt, šie pacienti ir daudz smagāki. Šīs plūsmas nedrīkst krustoties, ja? Bet ir tie momenti, kur tīpaši akūtie stāvokļi, ja, būs vienāds dienas, ja? vienā teiksim, ja, būs tie rentgena aparāti. Ja? Ir tie neatliekamie gadījumi, ja, kad visiem pāriem būs jāgaida, jāpabīda tālāk tie izmeklējumi. Ja? Kaut vai šis piemērs. Ja? Vai jums ir zināms, kā notiek iekšējā diskusija starp darbiniekiem, kā notiek komunikācija starp slimnīcu, poliklīniku, domi? Lielākoties šī te, pēc būtības daļa medikiem ir ļoti satraukti. Ja? Lielākoties tie ir poliklīnikas mediķi, kurie satraukti par iespējamiem apvienošanas riskiem. Ja? Daļa ir, viņiem pēc būtības it kā tas neskar viņus, jā, iespējams neskar, jā, bet pēc šīs tikšanās, kas bija ar poliklīnikas domes priekšsēdētāju Bartuševiča kunga tikšanās ar poliklīnikas ārstiem, var redzēt, ka šī diskusija bija, īsta diskusija nebija, un nebija saprašana par tiem procesiem, un tiem iespējamiem zaudējumiem, jā, kas varētu būt, un to situāciju, kas varētu rasties starp poliklīnikas un šīs rezultāti apvieno ar slimnīcu. Vai jūsuprāt, priekšsēdētājs sadzirdēja poliklīnikas darbinieku teikto un slimnīcas darbinieku? Lasot portālā Rēzekne LV šo te atstāstījumu un būdams es klāt un dzirdot ārstu izteicienus, es sapratu, ka saprašana un sadzirdēšana nav notikusi. Vienā no intervijām jūs paužat viedokli, ka zaudētāji būs ārsti un iedzīvotāji. Kāpēc? Kā es jau teicu, šī te apmaksu sistēma, kas varētu būt zaudētiem ārstiem, jā. Otrais tātad tas, ka iedzīvotājiem, ja dakteri aizies no šīs te
valsts apmaksātās daļas apgūšanas un nav tik mums daudz to speciālistu, kas varētu būt viņa vietā. Tātad iedzīvotājiem šī pakalpojums būs jāmeklē vai no blakus rajonā vai par pilnu samaksu. Jā. Tas ir tas būtiskākais. Jā. Un otrais, šī te neziņa, rada papildus spriedzi mediķos un viņa arī darba spējās, viņa savstarpēja komunikācija ar pacientiem, komunikācija ar pacientu radiniekiem. Jā. Tas arī grib vai negrib, tomēr tā spriedze izpaužas. Vai ir notikušas vēl kādas diskusijas, izņemot jūlijā notikušo? Šādas diskusijas nav. Cerams, ka mums gan deputātiem, gan arī ārstiem un vispār medicīnas darbiniekiem, gan poliklinikā, gan slimnīcā būs iespējas iepazīties auditoru atzinumiem, jā, un pēc tiem tad jau es domāju, ka diskusijai jānotiek. Mēs visu laiku runājam par zaudējumiem, bet kādi būtu iespējami ieguvumi no iestāžu apvienošanas? Pašlaik es redzu tos mīnusu vairāk kā plusus, jo strādājot šīm te abām iestādēm, ja, katrai atsevišķi, radot nelielu veselīgu konkurenci, tas iet tikai labumā pašiem pacientiem. Ja. Otkārt, visa šī sadarbība, kas varēja un var notikt starp polikliniku un slimnīcu, var notikt arī tagad. Gan kopējas konferences, gan kopējie, kā agrāk bija jaungada pasākuma, jā, mediķu diena atzīmēšana, jā, arī dažādu vieslektoru uzaicināšana. Tas var notikt un arī turpmāk. Jā. Kā jūs vērtējat šo iedzīvotāju iniciatīvu, ka tika savākti apmēram 5000 paraksti pret poliklinikas un slimnīcas apvienošanu? Jebkura iedzīvotāja iniciatīva, tā ir viņu gribas izpausme, jā, un kurā ir jāieklausās un jāsaprot, kāpēc viņi ir izteikuši vienu vai otru šo te par vai pret poliklinikas un slimnīcas apvienošanu. Ja. Tas ir viņu domas, viņu viedoklis, kurā būtu jāieklausās. Vai finansiāli pilsēta būs ieguvēja no iestāžu apvienošanas? Laiks rādīs, bet pašlaik man nav pārliecības, ka būs finansiāli iegūms. Ja vienā tikai variantā, ja tur nav šis Eiropas naudas apgūšana, iespējamā kā apvienība, kuru varētu varbūt siltināšanas projekti, tas būs tas iegūms iespējams kādai celtniecības firmai vai kādam konkrētiem cilvēkiem vai cilvēku grupai. Tikpat labi var apvienot gan siltumražotāju, gan šo te izplatītāju, kas ir pilsētā. Varbūt tur radītu šis te vinnis. Un to, ka pie abu iestāžu apvienošanas bija pateikts, ka būs štatu samazināšana, tas jau rada darbiniekos to trauksmi, nemieru. Un jebkura štatu samazināšana, kaut arī izteicās, ka neskars ārstus un, teiksim, medmāsas, tas jau arī rada zaudējumus pilsētā, jebkura darba vietas zudums. Tātad viņš iespējams būs bezdarbnieks, viņam ir ģimene, tas ir atkal nodokļi neieņēmums pilsētā. Tas rada tikai zaudējums. Netiek radīts nekas papildus, nekāda papildus darba vietas. Un es nedomāju, ka tas liels vinnes ir, ja samazinās kādu, teiksim, cilvēku, kurš saņem to minimālo vai gandrīz minimālo algu. Kā galvenais arguments tika uzsvērts, ka šie slimnīcas un poliklinikas pakalpojumi dublējas. Kas tieši dublējas? Es neteiktu, ka dublējas un ko domāju zem dublēšanās, jo ir tagad vienota datu bāze, kaut vai tiem pašiem rentgenu uzņēmumiem, kur iespējams datamedā, tās firmas, kur skatīties tos uzņēmumus, kas tiek veikti gan poliklinikā, gan slimnīcā. Pēc 2016. gada janvāra cerams, ka būs ieviesta e-veselība, kur dakteri un medpersonāls varēs apmainīties ar informāciju jau ātrāk un efektīvāk. Tātad šī dublēšanās, es uzskatu, ka ja ir kādi bijuši tie gadījumi, tas ir
izņēmumu gadījumi, un tas ir novēršams. Ja. Runājot par štatu samazināšanu, vai mums pietrūkst ārstu vai ir pārprodukcija ārstu? Ja runājam par ārstiem, mums pietrūkst un kopumā diezgan daudz. Ja. Mums ir problēmas ar visiem pilsētā labi zina, ka mums trūkst loru, tīpaši loru operējošo. Mums trūkst okulistu, ja. Mums trūkst stomatologu, ķirurgu trūkst. Ja. Slimnīcā trūkst, teiksim, to pašu pediatru, terapeitu trūkst, kardiologu, staru diagnostu trūkst. Ja. Mēs varētu pārskaitīt un saprast, ja tuvāko 5 gadu laikā, ja, mums ir krasi jāatjauno šis teiksim, ārstu sastāvs. Ja. Jaunākā medpersonāla nav problēmas, jo tepat ir Stradiņu universitātes medicīnas koledža, kur māca gan medicīnas māsas, gan ārstu palīgi. Ja. To mums problēmas nav, ja. Bet ar ārstiem gan pie mums, gan arī visā Latgalē ir nopietnas problēmas. Kā redzams, to vai notiks slimnīcas un poliklīnikas apvienošana, mēs uzzināsim pēc audita rezultātiem rudenī. Paldies jums par sarunu un uz tikšanos. Paldies, uz redzēšanos.